Viņš teica, ka tas bija pilns ar akvāriju zivīm, kuras cilvēki patiešām šeit izlaida. Ak, Dievs, paskaties, kas tas ir! Es viņu dabūju! Ak, viņš ir milzīgs! Ak, tas ir tik pretīgi. Čali, kas tas ir? Viņš peld! Viņš ir dzīvs! Ak, ne! Šim ir pireņi zobi. Ko? Ko mēs tikko noķērām? Neticami. Tu mani tagad izjoko? Ak, Dievs! Skaties! Neticami! Paga! Ak, Dievs! Tas ir īsts citplanētietis, draugi. Tas ir tik forši. Noķērām vienu. Gatavs? Skatīs! Kas notiek, Biefination? Laim lūgt atpakaļ vēl vienā lieliskā video, draugi. Šodien mēs glābsim pamestas akvāriju zīves no šīs trakās vietas, ko atradām. Šovakar esam vietā, kur bijām vienreiz iepriekš, apmēram pirms 2 mēnešiem. Tas bija tad, kad viens no jums, abonents, sazinājās ar mani un iedeva man šo vietu. Viņš teica, ka šeit ir pilns ar akvāriju zivīm, kuras cilvēki patiešām ir izlaiduši šeit. Te ir mākslīgi veidots ūdenskritums, kas savienojas ar dabīgu dīķi šajā apkaimē. Šeit ir apmēram 10 dažādas sekcijas, 10 dažādi ūdens baseini. Pagājušajā video mēs makšķerējām tikai 3 no tiem. Tātad, ja pareizi sarēķina, mums šovakar vēl jāizmēģina 7 vietas. Tajā video mēs no šejienes izvilkām trakas lietas, tostarp arovanas, albīnās, klauna nažživis, iridiscējošos haiziņus un daudz ko citu. Tāpēc mēs esam atpakaļ šovakar. Mums ir tīkli, mums ir zivis slazdi, mēs skatīsimies, ko vēl varam noķert, puiši. Esmu ļoti satraukts, ir pagājuši 2 mēneši. Tātad varbūt šajos 2 mēnešos kāds tiešām atnāca šeit un ielaida vēl zivis, mēs to nezinām. Tieši aiz manis ir vieta, kur mēs makšķerējām pirmajā video, mēs tur tiešām daudz ko noķērām. Tieši tur mēs noķērām arī arovanu. Lai pārliecinātos, ka neko neesam palaiduši garām, mums ir zivis slazdi, kurus mēs tur izvietosim. Un tad mēs dosimies uz otru šī ūdenskrituma pusi un makšķerēsim tajos citos ūdens baseinos. Tos mēs vēl neesam pārbaudījuši, mēs nezinām, kas tur ir, bet spriežot pēc tā, ko noķērām šajos, esmu pārliecināts, ka tur ir vēl daudz vairāk, puiši. Tātad mums ir šis viens. Mums ir viens virs tā, un tad mums ir viens sānos. Man līdzi ir 2 zivju slazdi. Mēs tos novietosim lielākajos baseinos un atstāsim tos tur uz brīdi, kamēr izpētīsim otru pusi. Tas būs visu nakti. Tātad sagatavosim šos zivju slazdus un ieliksim tos ūdenī. Paskatieties, puiši, šovakar mums ir šie zivju slazdi. 2 gabali. Mēs tos tikko izgatavojām nesenā video. Tie ir paštaisīti zivju slazdi. Un tieši šeit ir ēsma, ko liksim zivju slazdos. Kaķu barība. Visiem patīk kaķu barība. Tātad mēs iemetīsim nedaudz šeit, nedaudz šeit. Nedaudz šeit iekšā šajā iemetīsim kārtīgu sauju. Labi. Tagad, puiši, šī vieta ir tiešām forša, kā jau teicu, tā ir kā karstais punkts, kur cilvēki nāk un izlaiž savas zivis. Tomēr tas ir nelikumīgi, jo šī vieta savienojas ar dabīgu dīķi. Tātad, ja šīs zivis izkļūtu pāri ūdenskritumam un nonāktu dabīgajā dīķī, tas nebūtu labi. Tāpēc mēs patiesībā darām Floridai labu darbu, izņemot tās un vedot pie manis uz mājām maniem pagaumu dīķiem un akvārijiem. Nu aiziet, puiši! Mēs ieliksim šos zivis slazdas ūdenī un sāksim čert ar tīkliem apkārt. Aiziet! Labi, puiši, mēs esam pie otrā baseina, šeit pie ūdenskrituma. Mēs tur ieliksim mūsu slazdu. Ak, Dievs, viņi visi vienkārši aizpeldē zem krūma. Šeit ir tik daudz zivju. Paskatieties, tur ir viena tieši tur. Labi, puiši, šis baseins ir pilns ar zivīm. Es domāju, ka tieši šeit mēs noķērām visvairāk Āfrikas ciklīdu. Es esmu tik satraukts redzēt, kas mums ir šajā zivju slazdā, puiši. Jūs varētu brīnīties, kāpēc kāds vienkārši palaist brīvībā savas vērtīgās, dārgās zivis. Tam var būt vairāki iemesli. Zivis kļūst pārāk vecas, viņi vairs nevēlas par tām rūpēties. Viņi pārceļās, zivis saslimst. Lai kas tas arī būtu, daudzi cilvēki tā dara. Un te tad iesaistamies mēs. Mēs tās paņemam atpakaļ un dodam tām jaukas, jaunas, mīlošas mājas. Labi? Dodamies uz trešo baseinu, kurā mēs makšķerējam, tas ir turpat. Mēs novietosim mūsu otro zivis slazdu. Aiziet! Šajā baseinā ir ļoti daudz dzīvu augu, tas ir tik traki. Kā jau teicu, tas savienojas ar dabīgo dīķi, tāpēc daudz zīvu patiesībā tiek iesūkts caur dīķi, arī mazie augi, un tas veido savu mazo dabisko ekosistēmu. Tas ir tiešām forši. Tagad iemesls, kāpēc mēs to darām naktī, ir tāpēc, ka tas ir daudz vieglāk. Tu vari iespīdināt lukturīti visos šajos mazajos ūdens baseinos un daudz vieglāk redzēt zivis. Tā nu mūsu zivis slazds ir ielikts, otrais ir vietā. Jūs zinat, ko tas nozīmē, puiši? Ir laiks sākt ķert ar tīkliņu. Tagad mēs dosimies uz otru pusi, uz baseiniem, kuros nekad iepriekš neesam makšķerējuši. Mēs nezinām, kas tur ir, un mēs paskatīsimies, ko varam no turienes izvilkt. Aiziet! O, paskatieties uz šo, puiši! Tagad esam pie pirmā baseina, mēs dodamies uz otru pusi. Un es tikko pamanīju, ka lielāka zivs ielēca šajos ūdensaugos. Es nezinu, kas tā ir zem visiem šiem augiem. Es vienkārši paņemšu tīkliņu. 3, 2, 1. Nu, nāc. Ceru, ka mums izdevās, puiši. Es nezinu, kas tas bija. Izskatījās pēc samsa. O, te ir daudz naudas, man tas jāizber ārā. Mums izdevās! Skatieties šeit! Ak, Dievs! Es domāju, ka tas ir vienkārši sinodons, jā. Mūsu pirmā foršā zivs šovakar ir sasodīts sinodons, puiši. Tas ir tik traki.
Paskatieties uz viņu, viņš ir tikai mazūs. Šī ir tiešām forša zivs, man viņa ļoti patīk. Tos sauc par sinodontiem, viņi izaug nedaudz lielāk par šo. Šis nav vēzis, tātad kāds droši vien atnāca šeit un to izlaida. Kurš gan tā darīt? Es domāju, paskatieties uz viņu. Paskatieties uz viņa mīlīgo sēņi. Kāpēc kāds tā izdarīt ar viņu? Labi. Tagad mēs piepildīsim spaini, nelielu spaini, kurā paturēsim visas foršās zivis, ko gribam aizvest uz manu māju. Un mēs ieliksim šo puisi tur iekšā un turpināsim. Nāc, draudziņ. Tā, viss kārtībā. Paskatieties, puiši. Mēs esam tikuši otrā pusē. Mēs šeit iepriekš neesam bijuši, bet izskatās, ka šī vieta ir daudz lielāka. Paskatieties uz šo. O, jā. Šī teritorija ir daudz lielāka. Tātad šajā dīķī varētu būt lielākas zivis. Tā ir daudz lielāka teritorija. Tas varētu nozīmēt, ka šeit ir daudz vairāk zivju. Mums vienkārši jāskatās. Izskatās, ka zem tiem zariem tur ir kādas zivis. Šis dīķis ir milzīgs. Jā, šis tiešām ir milzīgs, puiši. Ak, Dievs, skatieties. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Tur ir koja karpa, puiši. Vai redzat to? Tā ir skaista. Tā ir oranža un balta. Paskatieties uz viņām. Tas ir tik forši. Šeit tiešām ir koja karpa, puiši. Paskatieties uz to. Nāc šurp, draudziņ. Nāc, mēs gribam tevi paņemt mājās. O, viņš nāk! Ak, Dievs! Tas ir kā SeaWorld tieši tagad. Un šis ir tikai viens baseins, puiši. Kā jau teicu, šeit ir vēl daudz vairāk. Mēs tūlīt paskatīsimies arī pārējos. Es domāju, ka viens ir tieši šeit. Tagad es vēl neredzu nekādas lielākas zivis, bet es redzu dažas dīvainas salas. Izskatās, ka kāds tās ir izveidojis. Tur ir tāda kā maza akmeņa kaudzīta. Izskatās, ka kāds to ir izveidojis, lai zivs varētu tur ieiet. Tātad, kurš šeit liek šīs zivis, iespējams tiešām veido mazās alas, kur zivīm ieiet. Un tā ir liela ala. Tas varētu nozīmēt lielas zivis, draudziņ. Un tas vienkārši turpinās un turpinās. Paskaties uz to. Tālu ved uz mazāku alu, un tad vēl uz vienu. Es redzu arī daudz zivju. Es domāju, ka vienkārši paņemšu savu tīklu, sākšu ķert ar tīklu un paskatīsimies, ko mēs varam no šejienes izvilkt, puiši. Izskatās, ka šovakar mēs dabūsim daudz zivju. Labi, sākam, puiši, ej ūdenī. Koja zivis ir turpat blakus. Es notāju, ka man izdosies viņu noķert ar tīklu, bet mēģināsim. Ak, te ir tik daudz citu zivju, paskatieties uz šo. Zivis ir visur. Ak, tas ir tik forši, puiši. Es domāju, ka viņš ir zem visiem tiem augiem. Viņš ir otrā pusē. Ak, viņš ir ātrs. Paskatieties uz šo, puiši. Mēs tuvojamies koja zivī tieši tagad. Viņš ir šajā stūrī. Ak, tur viņš ir. Nāc lien tīklā, draudziņ. Mēs mēģinam tevi aizvest mājās. Manās mājās ir jauka, mīloša ģimene. Nāc, viņam būs tik daudz draugu. Nāc, draudziņ. Ak, nē. Nāc. Es viņu dabūju! Tas bija daudz vieglāk nekā es domāju. Paskatieties, puiši! Mums tagad ir kojas. Arī šis ir skaists koja. Es nesaprotu, kurš gan tādu atdod. Tas man šķiet tik traki. Tas ir skaists, dārgs, brīnišķīgs kojas. Ak, paskatieties uz to. Arī šis ir īpašs. Viņam ir spoguļzvīņas, redzat? Lielās zvīņas turpat. Skaisti. Viņš ir grezns. Labi, liksim šo puisi spainī. Mums ir arī augstuma kaste rezervē, ja gadījumā atradīsim kādu lielāku zivi. Bet pagaidām mums ir sinodons un skaists kojas. Paskatieties uz šo. Tas ir tik forši, puiši. Lūk, lielais draugs. Ak, mans Dievs. Viņš ir mazliet par lielu tam spainim. No attāluma viņš izskatījās mazāks, jā. Viņš ir diezgan liels kojas. Labi, nezinu, vai šeit vēl ir kāds kojas. Es domāju, mēs viņu būtu pamanījuši, bet mēs turpināsim meklēt, turpināsim izpētīt un paskatīsimies, kādas vēl foršas zivis varam šeit izvilkt. Labi, ejam tālāk. Es domāju, ka ņemšu tīklu tieši šeit zem visiem šiem kokiem. 3, 2, 1. O, jā, es redzēju daudz zivis slēpjamies tur apakšā, bet vai mēs viņus dabūjām, tas ir jautājums. Ak, Dievs! Mums ir zivs! Paskatieties uz to! Tā ir skaista! Tas ir Teksasas ciklīts, puiši! Paskatieties uz to! O, tas ir lieliski! Lūk, draugs! Trešā zivs, ko paturam šodien! Es tagad mēģināšu ar tīklu zem šī krūma. Labi, ejam tālāk. O, tas ir diezgan biedējoši. Kas, ja te ir kāda milzīga zivs? O, ak, Dievs! Vilku piemin! Vilks klāt! Es laikam tikko trāpīju milzīgai zivī. Šajā tīklā gan nekas netrāpījās. Labi, ejam tālāk. Paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Ak, Dievs! Tur ir mazā unča zivs. Kur? Ak, Dievs! Tā ir maza ciklīta. Nāc šurp, draudziņ! Nāc šurp, draudziņ! Nē, nu kur tu domā doties? Kur tu domā doties? Es viņu noķēru, skaties uz to. Mazs oranžs Āfrikas ciklīts. Ak, tas ir skaisti. Tas ir iespaidīgi. Laba acis, Helēna. Tā ir maza oranža zivs. Tāpēc mums ir koja. Mums ir sinodons un mums ir divas ciklītes sugas. Tā jau ir laba dažādība. Lieliski. Lūk, draudziņ, ej pie saviem draugiem. Mums jau ir 4 zivis. Labi, puiši. Mēs šajā baseinā noķerām diezgan daudz zivju un šovakar mēs izpētam apkārtni. Tātad mēs mēģināsim atrast citas un paskatīties, kas tur ir. Mums ir labs sākums. Mums jau ir 4 paturumās zivis, draudziņ. Paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Labi, mēs atkal esam pie lielā baseina. Šeit mēs redzējām tās salas, ko kāds bija izveidojis. Tur īsti lielas zivis neesam redzējuši, bet te ir vēl 2 mazi baseini. Tos mēs pārbaudīsim un paskatīsimies, kas tad dzīvo. Šis ir daudz šaurāks nekā tas. Ak, Dievs, kas tas ir? Kas tas ir? Izstāst pēc pleko, vai ne? Albīns pleko, manuprāt. Ak, viņš nāk pie mums.
Jā, nāc pie gaismas! Ak, mans dievs! Tas ir Aldīns pleko, draugi! Es mēģināšu to noķert ar rokām, draugi! Mēs tikko pienācām, un pirmais, ko redzam, ir Albīns pleko. Tas ir tik labi! Ak, viņš kustās! Nāc, draudziņ, nāc pie savu tēva! Noķēri viņu! Ak, viņš ir milzīgs! Viņš ir ļoti bruņots! Šis ir citādāks, tas nav tikai Albīns. Tas patiesībā ir Albīns ancistrs. Ak, mans dievs! Helēna patausta viņa seju. Tā ir tik mīksta! Fū! Fū! Ak, mans dievs! Tas ir īsts citplanētietis, puiši. Tas ir tik forši. Nu, tas ir vēl viens ļoti foršs živs, ko mēs atradām šeit ūdenskritumā. Kāds viņu palaida vaļā, kāds viņu izmeta. Un mēs viņu vedīsim pie manis uz mājām, puiši. Paskatieties! Drīz mums būs jāieliek šie puiši tajā augstuma kastē. Mēs to ātri piepildām. Labi, turpināsim šeit ķert ar tīkliņu. Paskatīsimies, ko vēl varam dabūt. Ūdens ir ļoti duļķains, tāpēc mēs īsti neko neredzam. Mums vienkārši jāņem tīkli un jācer, ka paveiksies. Bums! Kas tas bija? Vai tu to dzirdēji? Šeit ir zivs! Ok, tas ir milzīgs zivspuris! Hei, draugs! Paskaties uz to! Tas ir liels, vecs zivspuris! Tā patiesībā ir Floridas vietējā suga. Es gan šaubos, ka kāds šo puisi šeit iemeta. Viņa droši vien iesūca sūknis, kad viņš bija mazs, un tad viņš izauga par šādu puisi. Tātad mēs palīdzēsim šim puisim un iemetīsim viņu lielajā dīķī, kur viņam ir jābūt. Lūk, draugs! Ak, mans dievs! Šeit ir daudz dūņa. Mums vienkārši būs tas jāizber. Ak, dievs! Paskaties uz to! Mans viss tīkls šobrīd ir pilns ar dūņām. Tur noteikti kaut kas ir iekšā. Tas ir tik smags. Paskaties uz šo. Nu nāc, te noteikti kaut kas ir iekšā. Ak, tas ir tik pretīgi. Tas ir tik pretīgi, draugi. Tas ir tieši šeit. Ak, mans dievs. Jā, šeit ir maza zivs. Kas tas ir? Ak, tas ir kaut kāds ciklīts. Izskatās pēc vēl viena Teksasas ciklīda. Tikai nav tik skaists. Ieliksim šo puisi spainī. Vai vēl kāds ir šeit? Ak, mans dievs, kas tas ir? Fūj, tas ir tik slidens. Tas ir dzīvs. Fūj, kas tas ir? Tas izskatās pēc kaut kāda svežzemnieka. Pag, es jau esmu tos ķēris agrāk. Aizmirs, kā tos sauc. Tā laikam ir kāda nažs zivs. Ieliksim viņu spainī un paskatīsimies, vai viņš kustās. Paga, viņš kustās. Viņš peld. Viņš ir dzīvs. Kas tas vispār ir? Tas ir tiešām forši, draugi. Mēs teram daudz zivi no šiem mazajiem baseiniem. Turpināsim, paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Ak, mans dievs! Ko? Kas tas ir? Zirnekļi! Ak, uz manis ir tik daudz zirnekļu! Kas bija kas? Ko tu redzēji? Vai tas ir, kas tas ir? Tā ir liela zivs! Vai tā ir sudraba dolāra zivs? Ak, mans dievs! Ak, nē, tā ir paku zivs! Tas ir mazs paku! Ak, nē! Tagad viņš ir šeit lejā! Kur viņš palika? Tagad viņš ir šajā baseinā! Viņš tikko izlēca ārā! Es domāju, ka viņš grib, lai viņu izglābj! Man vienkārši jāpaņem kādu pagadās tīkli. Paskatīsimies, vai mēs varam viņus dabūt. Tas izskatījās pēc mazas paku zivs, puiši. Tas ir traki. Atpagaid, tur pie tās klints ir vēl viena zivs. Viņš ir zem klints. Viņš ir tieši šeit zem šī lielā akmens. Gatavs? 3, 2, 1. Vai mēs to dabujām? Ak, nē! Tas vienkārši izgāja caur caurumu. Man viņš bija. Nē! Kad ūdens šeit kļūst duļķains, ir ļoti grūti pamanīt zivi. Tāpēc mums vienkārši jāmet tīklu uz labu laimi un jācer, ka noķersim. Es nezinu, kas tas bija, bet kaut kas bija zem tā akmens. Ak, Dievs, pagaid! Es domāju, ka mēs viņu dabūjām! Viņš ir tīklā! Fuj! Man žēl, kas tur dzīvo, tāpēc patiesībā ir labi, ka mēs viņu ņemam mājās. Ak, Dievs, tieši šeit! Tieši šeit! Tieši šeit! Tas ir klauna nažživs mazulis. Neticami! Skaties uz to! Viņš ir pilnīgi dubļains. Labi, mums viņš jānomazgā. Viņš ir skaists. Pagaidi, es domāju, ka tā ir karaliskā klauna nažživs. Skaties, redz, cik viņa zem ir daudz plankumu un līniju. Tas ir īpašs eksemplārs. Labi, mēs šo puisi ieliksim spainī, tas ir labs atradums. Lūk, draudziņi, skaties uz to! Tas ir tik forši! Šeit ir visādas tragās lietas, jūs puiši. Kur tu esi? Ak, pagaidi, vai tas ir viņš tur? Es domāju, ka tas ir viņš. Vai tas ir viņš? Es viņu dabūju! Skaties uz to! Tas izstāsta pēc maza sarkanvēdera paku. Tas ir jauki! Cerēsim, ka tā nav pireņa, tas būtu nelikumīgi. Viņam gan ir diezgan traki zobi priekš paku. Skaties uz to radību. Vai paku nav tāda kā cilvēka zobi? Jā, parasti ir. Šim ir pīraņas zobi. Vai tas varētu būt pīraņa? Es nezinu. Ja tā ir, mēs iesim cietumā. Helēna viņu noķēra. Zin ko, mēs vienkārši neuzdosim jautājumus. Iekšā spainī. Kā jau teicu, pie šī ūdenskrituma ir daudz šādu baseinu. Tāpēc turpināsim izpētīt un skatīsimies, ko vēl varam atrast. Aiziet! Puiši, paskatieties uz šo! Mēs esam lielajā dīķī. Man šķiet, ka esmu atradis mūsu pirmo lielo zivi. Viņš guļ. Kas tas ir? Nē! Es viņu redzu! Kas tas ir? Ak, mans Dievs!
Kas pie velna tas bija? Ak, Dievs, kas tas ir? Pagaid. Ko? Tas nav tas, vai ne? Tā ir sams. Es nezinu, kas tas ir, vai tas ir kaut kas līdzīgs buļgalvas samam. Sapratu. Labi. Mēs meklējam lielo zivi, kas uzbruka Helenai, un mēs uzdūramies šim puisim. Tas ir kaut kāds... Ko? Pagaid mirkli. Viņš tā kā žāvājās. Ak, Dievs. Paskaties viņam mutē. Viņam ir milzīga mute. Kas pie velna? Vai tas ir kaut kāds gofera sams? Es nedomāju, ka tas ir gofera sams. Ko viņš dara? Ko mēs tikko noķērām? Komentējiet zemāk, ja zināt šīs zivs nosaukumu, draugi. Jauks, mazs, nezināmas sugas sams. Lūk, pirmais zivs, ko izvilkām no lielā baseina. Es nezinu, kas vēl tur ir iekšā, mēs dabūjām to vienu zivi. Šķiet, ka tur vēl kaut kas ir. Paskatīsimies, ko vēl varam izvilkt. Paskatieties uz šo puiši. Te ir tāds kā mazs betona bloks, ko kāds šeit ir nolicis. Ak, Dievs, tur ir zivs! Paga, labi, tur šobrīd ir zivs iekšā. Paskatīsimies, kas tas ir. 3, 2, 1. Nu nāc, pasaka, es to dabūju. O, paga, es kaut ko dabūju. O, tā ir ciklīda, Āfrikas ciklīda. Tā tur ir maza Āfrikas ciklīda. Labi, mums šie puiši tur ir, paga, tur vēl kaut kas ir, skaties. O, paskaties uz to! Tas izskatās pēc zaļā terora, varbūt pēc Džeka Dempseja. Tas ir tiešām forši. Šajos baseinos ir daudz ciklīdu. Droši vien tāpēc, ka viņi ļoti ātri vairojās un to vienkārši kļūst pārāk daudz. Mums ir vēl 2 zivis patramo zivispainim. Tur viņi iet, vai tu redzi to zem akmens? Tur apakšā ir zivs. Es domāju, ka tā ir tā, kas izlaica un tevi trāpīja. Laiks noskaidrot, kas tā ir. Jā, atriep mani. Es viņu dabūju. Pagaidi, jā. O, tas ir paku Helēna. Izskatās tieši tāpat kā otrs. Tas ir traki. Labi, šī ir mūsu otrā paku šodien, un tur viņš iet. Tas ir tik biedējoši. Es neko neredzu. Pagaidi, kas tas vispār ir? Zilā akara mazulīte. Tā ir jauna suga, ko šovakar noķērām. O, tur ir vēl kaut kas. Paskaties uz to. Es domāju, ka tā ir konveksā ciklīde. O, jā, vēl viena maza parastā ciklīde. 2 jaunas sugas, ko šeit vēl nebijām noķēruši. Tas ir tiešām forši. Tur viņi iet. Mēs ķeram daudz vairāk nekā gaidīju. Mēs pat vēl neesam tikuši līdz zivis lazdiem. Tātad mēs ņemsim šo spaini pilnu ar zivīm un ieliksim tās desētājā. Un tad turpināsim izpētīt un skatīsimies, ko vēl varam atrast. Paskaties, cik daudz zivju mums ir. Mums ir paku, mums ir koji. Mēs noķērām klaunu un aktszivi. Dažādi samsu sugas. Paskaties uz to. Tur ir tik daudz zivju. Mums te ir visādas trakās lietas. Es domāju, paskaties uz šo samu. Es gribu zināt, kas tas ir, jo viņš izskatās tiešām forši. Viņš mazliet izskatās pēc Goliāta grupera. Tagad, puiši, mēs dosimies izpētīt un apskatīsim tās vietas, kur vēl neesam makšurējuši. Kas zina, ko vēl noķersim. Tātad ejam tālāk. Labi, šī vieta ir mazliet riskanti, jo mums patiesībā ir jāpārkāp pāri šai, lai tik līdz tai otrai. Tur vēl neesam bijuši. Ak, jā, paskaties uz šo, šī izskatās labi. Ak, mans Dievs! Kas pie velna? Pagaidi! Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Helēna, vai tu redzēji to? Es vēl neesmu paskatījies. Neticami! Nē, nopietni, tu joko ar mani šobrīd. Tu tiešām joko, vai tu redzēji to? Tur ir kādi 10 no tiem. Tie ir albīnie arovani. Es viņus burtiski ieraudzīju bez gaismas. Viņi izcerās pa gabalu. Tu joko, Helēna! Albīnie arovani! Tas ir mans sapņu piepildījums! Mēs burtiski nekad neesam noķēruši vai turējuši albīnu arovanu. Tagad man ir 4. Tagad tev ir 4. Varbūt ir vēl vairāk. Pagaid, kā mēs tad tiekam lejā? Es pat nezinu, kā mēs tās dabūjam. Es esmu tik sajūsmināts! Tas ir neprātīgi cilvēki. Tas ir vienkārši traki. Labi, mums jāizdomā, kā tikt lejā. Labi, sākam. Ak, tur ir viens. Skatieties, turpat ir viens. Labi, ūdens arī ir ļoti duļķains. Ak, tas nav labi. Labi, spaini esam piepildījuši, draugi. Varbūt kāds šeit ielaida savu mazo aligātoru kā mājdzīvnieku. Skaties, turpat ir viens. Nāc, draudziņ, lūdzu neleci. Es viņu noķēru. Ak, viņš lec. Skaties. Viņš pilnīgi trako. Ak, mans Dievs. Klausies, es tiešām neticu tam. Ak, vai viņš izlaic ārā? Es nezinu, kur viņš palika. Ak, tur viņš ir. Ko tu dari, draudziņ? Labi, ieliksim viņu spainī, pirms atkal viņu pazaudējam. Skaties uz to! Tas ir albīns. Mēs zinām, ka ir vēl. Tātad ieliksim šo puisi spainī un mēģināsim atrast pārējos. Labi, ej iekšā, draudziņ. Iekāp spainī. Skaties uz viņu. Ok, viņš ir tik mīļš. Labi, kur ir pārējie? Ok, mans Dievs! Au! Pagaid, tur apakšā arī ir viens. Skaties, redzi viņu? Vai tas ir tas pats, ko redzējām iepriekš? Aiz tevis arī ir viens. Ok, mans Dievs! Nu nāc! Noķēru! Vēl viena albīna aravāna! Es pat neticu, ka to tagad saku. Vai šeit apakšā ir vēl viens? Man šķiet, ka redzēju. Jā, skaties, kur viņš ir. Ak, tur viņš ir! Tur viņš ir! Nāc, draudziņ! Iekāp tīklā! Nē! Mums jāgaida, lai viņš atnāk pie mums, jo es tur lejā neiešu. Viņš dosies pie nākamā. Ak, Dievs! Es viņu noķēru! Ak, Dievs! Viņš tikko iekrita nākamajā. Mums ir vēl 2 albīni. Tas ir tik traki. Ieliksim viņu spainī.
Tu teici, ka redzēji 4? 4, jā. Labi, mēģināsim atrast vēl vienu. Mums jau ir 3. Paskatieties, draugi! Vēl 2 spainī! Ak, Dievs! Tur ir vēl viens! Skatieties uz to! Vēl 2 spainī! Helēna tikko pamanīja vēl vienu! Kas te notiek? Tas ir kā $1000! Tur tiešām ir zivis $1000 vērtībā. 4. Noķēru viņu. Tas būtu neprātīgi, ja? Ja tās būtu vienkārši parastas aravānas, tas jau būtu traki. Bet nē, tās ir īstas albīnas. Un viņu ir 4. Es domāju, ka tās ir ļoti vērtīgas. Es domāju, albīnas aravānas, tās ir augstākās klases zivis. Labi, paskatieties. 4. dodās spainī. Tagad mums jāizdomā 4 vārdi. Edijs, Fredijs, Tedijs, Dženija. Labi, mums jau ir Dženija. Ak, nē! Tu viņu gandrīz pazaudēji. Ak, tas bija traki, puiši. Esmu pārliecināts, ka šeit ir vēl daudz vairāk zīvi. Šis ir vēl viens liels baseins, bet mums vajadzēja ķert šīs albīno aravānas. Viņš uzreiz krita acīs. Labi, es domāju, ko mums vajadzētu darīt. Mums šobrīd ir 2 zivis slazdi. Es domāju, ka mums vajadzētu pārbaudīt zivis slazdas un tad vest šos puišus mājās. Labi, tagad mums ir daudz vērtīgu zivju, un mums tās pēc iespējas ātrāk jānogādā pie manas mājās. Tātad iesim pārbaudīt tos zivis slazdas un paskatīsimies, ko mēs esam noķēruši. Nu, mēs par to neiedomājāmies, bet tagad mēs burtiski esam iesprostot šeit lejā. Tātad vienīgais veids, kā tikt atpakaļ, ir kāpt lejā lielajā baseinā. Tas ir mazliet riskanti. Au! Ak, mans Dievs! Ak, tu dieniņ! Helēna, kas tas ir? Kas ir kas? Tā ir zivs, Helēna! Tu to redzi? Ak, vai! Tā tikko pakustējās, tā ir milzīga zivs, puiši. Tur lejā ir milzīga zivs. Izskatās pēc zutis. Kur tā palika? Tā pazuda. Tā lieta bija milzīga, puiši. Es domāju, ka mums vajadzētu šīs aravānas ielikt dzesētājā un tad atgriezties šeit un mazliet pameklēt. Mums jānoskaidro, kas tas ir. Labi, ejam tālāk. Mēs pievienojam albīno aravānas dzesētājam. Tagad, puiši, mums ir tā noslēpumainā lielā zivs, kur tikko satikām. Mēs iesim atpakaļ un mēģināsim noskaidrot, kas tas ir. Un tad pārbaudīsim mūsu zivju slazdas. Cerams, ka tur noķersim kaut ko traku. Aiziet! Skatieties, skatieties tieši šeit! Ak, Dievs! Tas atkāpjās! Ak, tas ir milzīgs! Kas pie velna tas ir? Tā nav čūsgalva. Tas izskatās pēc zutis. Helēna, kas pie velna tas ir? Labi, es it kā gribu tos atvērt, bet it kā negribu. Es vēl nezinu, kas tas ir. Kas, ja tas ir elektriskais zutis? Sveiki! Ak, Dievs! Es redzu tā acis. Pagaid. Ak, Dievs! Ak, mans Dievs! Ak, Dievs! Pagaid, nestāv virsū. Kur tas palika? Tas tikko pieskārās man. Tiešām? Kur pie velna tas radījums palika? Labi, mēs tikko atkal redzējām to lielo zivi. Izskatījās, ka tā ir beigta un tad pēkšņi aizpeldēja prom. Mēs nezinām, kur tā aizgāja, es sajūtu, kā tā man iesits sejā. Jā, bet tagad ūdens ir tik netīrs. Mēs ūdenī neko neredzam, tāpēc mums jāgaida, līdz tas noskaidrosies. Esmu sajūsmā, viņš tiešām ir šeit. Tas ir milzīgs, tā ir milzīga zivs, draugi. Burtiski apmēram 2 pēdas gara. Ak, Dievs, viņa seja ir tieši tur. Viņa seja ir tieši tur, es pat viņu nepamanīju. Viņš ir kā nomaskējies. Kas tas ir? Izskatās pēc milzīgas salamandras vai kaut kā tāda. Ak, Dievs, tam ir rokas, Helēna. Vai tu zini, kam ir rokas? Plaušu zivīm. Plaušu zivīm ir rokas. Es domāju, ka šī varētu būt plaušu zivs. Neticami. Vai viņš vispār ietilps manā tīklā? Ak, Dievs. Ak, Dievs. Paskaties uz viņu. Tā ir plaušu zivs. Neticami. Iekšā tīklā. Puj! Ak, Dievs. Ak, Dievs. Ak, vai. Ak, Dievs. Tas ir vienkārši neticami. Tas ir pats foršākais, ko es šķiet jebkad esmu atradzis, draugi. Vai viņš ir slims? Paskaties uz viņu! Paskaties uz viņa acīm! Viņa acis ir gandrīz baltas! Ak, Dievs, tas ir milzīgs, Helēna! Tas ir tik milzīgs, tas ir tik smags! Kādas 10 mārciņas, tiešām! Šeit ir briesmoņi! Tas bija pēdējais, ko es gaidīju, jā! Redzi viņa mazās spārniņas, ak, Dievs! Es gandrīz neko nezinu par plaušzivīm. Man pašam ir viena, viņš ir tikai apmēram tik liels. Viņu sauc par slipiju. Es domāju, ka mēs tikko noķērām slipiju senioru. Es domāju, paskaties, slipijas seniors. Paskaties uz šo radību. Tas ir slipijas seniors. Viņš ir burvīgs, ak, Dievs. Pagaidi, paskaties uz viņa zobienu. Ak, viņš nav burvīgs. Varbūt viņš nemaz nav tik burvīgs. Ak, Dievs, ak, mans Dievs. Forša lieta par plaušu zivīm. Viņas patiešām var elpot skābekli. Labi, viņas var ilgi izdzīvot ārpus ūdens. Wow, tātad kāds noteikti šo puisi šeit ir izmetis kādu iemeslu dēļ. Varbūt viņš vienkārši bija ļoti vecs un viņi gribēja viņam dot jaukas mājas vecumdienām. Vai arī varbūt viņš bija slims. Es domāju, viņa acis ir gandrīz baltas. Ak, mans Dievs, paskaties uz to plaušu zivi. Es nezināju, ka tās izaug tik lielas. Es domāju, mums viņš jāiznes uz kravas auto un jāieliek dzesētājā.
Jā, es domāju, mums viņš jāvada mājās. Mēs vedīsim viņu mājās, puiši. Tas ir vienkārši neticami, jūs puiši. Viena no foršākajām zivīm, ko jebkad esam atraduši. Es domāju, paskatieties uz to, vai tas nav vienkārši forši. Paskatieties uz manu roku blakus viņam. Es domāju, paskatieties, cik liela ir tā aste. Šī ir foršākā lieta, ko jebkad esam noķēruši. Tas ir tik traki, jūs puiši. O jā, tagad viņš tur iederās. Paskatieties uz to. Viņš labi iederās. Cik tas ir forši? Paskatieties uz viņa mazajām kājiņām. Tā es zināju, ka tā ir plaušu zivs. Es redzēju viņa mazās rociņas. Es domāju, mums viņš jānosauc par Slipiju senioru. Dievs, tā ir tik forša zivs. Labi, un mums tagad ir arī 2 zivis lazdi, kas jāpārbauda. Es nezinu, kā tas varētu būt vēl labāk, bet varbūt ir, puiši. Ejam paskatīties, ko mēs esam noķēruši mūsu zivis lazdos. Labi, puiši, mēs esam pie pirmā zivis lazda. Mēs piepildīsim spainu un paskatīsimies, ko esam noķēruši. Dabūsim tīru ūdeni. Tā, viss kārtībā. Velkam to ārā. Tas te ir marinējies jau labu brīdi, varbūt kāds 2 līdz 3 stundas. Labi ir. Tā, ejam tālāk. Mans Dievs! Paga, kas te kustās? Labi, esmu diezgan pārliecināts, ka mums kaut kas ir. Nu tad 3, 2, 1. Necikāmi. Pagaidi, kas tas vispār ir? Vai tā ir pūža zivs? Paskaties uz šo. Ko tā vispār te dara? Tā ir pūža zivs? Paga, kā? Vai tā ir saldūdens pūža zivs? Es nezinu, nekad neko tādu neesmu redzējis. Tā ir milzīga. Mēs tikko noķērām kaut kādas trakas zivis šeit. Labi, mēs viņu ieliksim spainī. Čaļi, ierakstiet komentāros, kāda pūža zivs tā bija. Ciklīdes. Čaļi, pagaidi, paskaties uz šo. Paskaties uz šo puisi. Tas ir mazs dizaina pleiko mazulis. Skaties, viņam ir tādi kā mazi balti punktiņi. O, tas ir tik forši. Kas tas ir? Šis ir vēl viens dīvains sams, ko es nekad iepriekš neesmu redzējis. Paskaties uz to. Paskaties uz viņa muti. O, tas izskatās tik traki. Šovakar mēs noķeram daudz zivju, kuru nosaukums es nezinu, kas ir tiešām forši. Izskatās pēc kaut kādas sama, bet man nav ne jausmas, kas tas ir. Labi, paturēsim viņus. Tur viņš iet spainī. Mums ir vēl viens. Kas tu esi? O, pagaidi, nē, mums ir vēl 2. Pagaidi. O, vai tas ir maziņš Oskars? Ak, Dievs, jā, tas ir mazs, pavisam sīks Oskars. Un tad mums ir šis čalis. Jā, šis ir jaguāra ciklīts. Es domāju, ka mēs šo čali vienkārši laidīsim atpakaļ. Mēs negribam viņu paturēt. Pārējos noteikti ņemsim līdz mājās. Pirmajā slazdā mums bija dažas trakas zivs. Paskatieties, skatieties uz šo pūšu zivi. Viņš ir burvīgs, man tas ļoti patīk. Nu, tas bija vienkārši traki, puiši. Pirmajā zivis slazdā bija dažas trakas zivs, tagad otrais zivis slazds. Paskatīsimies, ko mēs tajā noķērām. Mēs vilcim šo iekšā un skatīsimies, ko esam noķēruši. Aiziet, nu dod man kaut ko labu. 3, 2. Ak, es jūtu, ka kaut kas pieķērās. Ak, Dievs, Helēna, skaties. Neticami, mēs viņu atkal dabujām. Puiši. Es viņu šeit noķēru arī pagājušā reizē. Ak, mans Dievs! Tieši uz to es cerēju. Gatavi? 3, 2, 1. Jā, ak, mans Dievs! Mums ir 2 no tiem. Skatieties uz šiem. Tie ir albīnās klaunu nažživis. Ak, mans Dievs! Mazs ugunszutis. Jā. Vēl arī mazie Oskari. Mums ir mazie Oskari un mazais ugunszutis. Skaties, cik tas ir traki. Kas tas ir? Ak, tas ir feizers. Helēna, milzīgs feizers. Skaties uz to. Skaties uz feizeru. Tas ir tik forši. Tas burtiski izskatās pēc aizvēsturiskas zivis, draugi. Wow, paskatieties uz šo. Tik daudz lielisku eksemplāru. Šodien mēs noķerām daudz zivju. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs tagad dosimies atpakaļ uz manu māju un ieliksim tās dīķos un akvārijos. Labi, draugi, mēs esam atpakaļ pie manas mājas un esam pie karantīnas dīķa. Mēs šodien daudz noķerto zivju pievienosim šim dīķim. Tomēr visas tiešām foršās īpašās zivis, ko mēs noķerām, tās skaistākās. Mēs tās liksim zivju istabā, tās būs pirmās zivis, kas tur nonāks. Bet pirms tam mums visas šīs zivis ir dzesētājā, un mēs tās pievienosim karantīnas dīķim. Sāksim! Paņemsim pamatīgu smēlienu. O, tur ir koji, tur ir pleko. O, paskatieties uz visām šīm zivīm. Paku, ciklīdi. Wow, šodien mums ir daudz zivju. Skatieties, cik skaists koji. Tur viņš iet. Tagad, puiši, mēs ienesīsim pārējās zivis iekšā. Labi, paskatieties, mēs esam zivju istabā. Tā vēl nav pabeigta, labi, tā nav pat tuvu gatava. Un akvārija, kas šeit šobrīd ir tikai pagaidu variants, mums būs lielāki. Tas ir tikai, lai sāktu procesu, lai šeit būtu kādas zivis. Tagad šajā akvārijā lejā mēs liksim visas foršās lietas, albīno arovānas un visu pārējo tādu. Tagad pirmie iemītnieki būs 2 albīno klauna nažživis, un tur viņas iet. Ok, viņas izskatās tik labi tur iekšā. Paskatieties uz šo puisi. Mēs šeit pievienosim mazo pūžu zivi, jo, godīgi sakot, es nezinu, kur vēl viņu likt. Lūk, viņš ir, bet, ak, Dievs, paskatieties uz viņu, viņš ir tik foršs. Tālāk mums ir ļoti agresīvs puisis. Mums ir fīšers, skatieties uz to. Tur viņš iet. Wow, paskatieties uz to. Ir tik forši, ka šīs zivis ir akvārijā, jo tagad tu viņas tiešām var redzēt. Tālāk mums ir šis puisis. Skatieties, viņš vēl joprojām žāvājās. Paskatieties uz to, ko viņš dara. Tas ir tik traki. Labi. Skatieties uz to, ak, mans Dievs! Tas ir tik iespaidīgi!
Tālāk mums ir mazs uguns zutāns un, manuprāt, arī karaliskā klauna nažživs. Tur viņi iet. Tur aiziet uguns zutāns. Un tur aiziet klauna nažživs. Ak, paskatieties uz šo puisi. Vēl viens nezināms Sams, manuprāt. Mēs viņu arī pievienosim. Tur viņš iet. Labi. Viss, kas palicis, puiši, ir arovānas. Albīno arovānas. Ieliksim viņas iekšā. Tur aiziet viena. Ok, mans dievs, viņas ir skaistas. Labi, mums ir otrā. Ok, mans dievs, viņš gandrīz izlaiž ārā. Skatieties uz to. Mums ir viena. Un mums ir divas, vēl divas palikušas. Ok, mierīgi, mierīgi, draugi. Ejiet, 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 ejiet. Ejiet kopā ar saviem draugiem. Lūk, trešā, un tur aiziet ceturtā. Mums šeit aug 4 albīno arovānas, bet paskatieties uz šo puiši. Skatieties, cik trakas zivis mums jau šeit ir. Viss, kas palicis, puiši, ir lielais fināls. Milzīgā plaušu zivs. Un man šķiet, ka esmu atradis ideālu vietu, kur to ielikt. Aiziet. Kā viņam klājās? Ok, viņš izskatās labi, puiši. Lūk, mūsu milzu plaušu zivs. Skatieties uz to. Viņš ir garāks par dzesētāju, viņam jāliecās, lai ietilptu. Tātad tagad, puiši, es domāju, ka mēs ātri pārnesīsim viņu uz bruņurupuču dīķi, kur ir mans Mata un albīnais zāļbruņurupucis. Viņš ir pārāk liels, lai viņi ar viņu varētu kaut ko izdarīt. Tur ir arī daudz dabiskas barības. Tur ir daudz mazu moliju, daudz mazu ciklīdu. Cerams, ka mēs varēsim viņu nobarot, padarīt viņu stipru un veselīgu. Un jā, aiziet, puiši. Mēs viņu ieliksim tīklā un pārnesīsim. Es nevaru viņu sakļaut dūri. Tā ir tik liela zivs. Labi, draudziņ, nāc. Ok, mans dievs. Paskatieties uz to radību. Labi, aiziet, ieliksim viņu dīķī. Paskatieties uz to, tas ir tik forši, puiši. Dīķim pievienota milzīga plaušu zivs. Aiziet, lūk, lielais draugs. Tur viņš aizpeld, skatieties, cik viņš ir liels. Ak, mans dievs, tas ir tik iespaidīgi. Tas burtiski ir viens no maniem mīļākajiem lomiem, ko jebkad esam noķēruši. Ja tev patika šis video un tu vēlies, lai es dodos turp atkal un uztaisu 3. daļu, viss, kas tev jādara, ir nospiest patīk. Abonē zemāk. Tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!